Sveiki visiem! Tagad apstīsim šajā video, kā pārbraukt krustojumus, kuri ir nedaudz platāki nekā parasti. Tātad šobrīd braucam un tuvojamies krustojumam, kur mēs vēlamies nogriezties pa kreisi. Un kā mēs redzam, kreisā pusē viņš ir nedaudz platāks. Labā pusē ir parasti brauktu, kā vienmēr lielāko daļu, bet kreisā puse ir platāka. Tad šobrīd mums jāiebrauc ir krustojumā taisni līdz vidum. Un, ka mēs esam blakus vidum, tikai tad uzsākam nogriešanās manevru, ja mēs esam pārliecinājušies par drošību. Un nākošā tuvākajā krustojumā atkal tāpatās pārliecinamies par drošību, vai nebrauc pretī mašīnas, vai nogriežoties netuvojās gājēji velosipēdisti un pabeidzam manevru. Ja, tātad galvenais pabraukt līdz vidum krustojumā un tikai tad uzsākt nogriešanās manevru. Un tātad šeit mēs tuvojamies vēl vienam līdzīgam krustojumam, kur no kreisās puses piekļaujas nedaudz platāk brauktu. Arī šeit ir bruģēts segums, arī bez horizontāliem apzīmējumiem, tātad mums pašiem jāizplāno, jāizvērtē, kur ir vidus, jāpabrauc garām vidum. Ja, tātad, un tikai tad jāuzsāk nogriešanās manevrs, kad mēs esam pabraukuši garām vidum. Nu, lūk, tādi krustojumi, kur mēs nogriežamies uz nedaudz platāku brauktuvi. It kā nekā sarežģītu, tikai jāpabrauc garām vidum un tad jāgriež iekšā, lai mēs neiebrauktu pretējā joslā pēc manevra. Nu, lūk, tādi krustojumi.